Labdien, mani sauc Jānis Enziņš, un es esmu Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs, un es ļoti īsi pastāstīšu par iniciatīvu Godīgs eiro ieviesējs un viņas rezultātiem pēc mūsu skatījuma. Šai iniciatīvai Godīgs eiro ieviesējs mobilizējās, jāsaka, lielākās uzņēmējas apvienojošās organizācijas, gan mūsu organizācija, tātad Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera, gan Latvijas darbdevēju konfederācija, gan Komercbanku asociācija un citas organizācijas. Mēs kopīgiem spēkiem izstrādājām memorandu, kurš saturēja faktiski 5 tādus galvenos pamatprincipus, kurus arī šeit mēs varam redzēt. Pirmais no memoranda pamatprincipiem bija tāds, ka uzņēmēji neizmantos eiro ieviešanas faktu nepamatotai cenu celšanai. Bija daudz diskusijas par šīm jautājumiem, vēl jau vairāk ņemot vērā apstākli, ka mums ir tirgus ekonomika un cenas diktē tirgus, kā mēs zinām. Otra lieta, ka visām precēm un pakalpojumiem zinām laika posmu, pusgada ietveros bija jānorāda cenas gan latos, kas bija iepriekšējā valūta, gan eiro. Trešais posms, ka cenu pārēķins ir no latiem uz eiro, ir jāveic precīzi atbilstoši tam kursam, kāds ir noteikts likumā. Ceturtais moments, ka katrs šī memoranda dalībnieks apņems piesaistīt, savus klientus šim memorandam, tad paplašināt memoranda dalībnieku loku. Un visu beidzot, 5. punkts, apņemšanās apmācīt tātad savus darbiniekus visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar eiro. Jāsaka, ka šim pasākumam mobilizējās ne tikai uzņēmēju asociācijas un apvienības, bet tātad jau konkrēti uzņēmumi, kas ir pats svarīgākais, un iniciatīvai pievienojās vairāk kā 1200 uzņēmumi, kas kopā savukārt apvieno vairāk kā 12,000 dažādu pakalpojumu sniegšanas vietu un tirdzniecības vietu. Vērtējot šīs iniciatīvas rezultātus, jāsaka, ka mūsuprāt viņi ir realizējusies ļoti sekmīgi, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt jau ir pamats domāt, ka patērētāji ir novērtējuši to, ka godīga komercprakse ir ļoti nozīmīga Latvijā. Proti aptaujas uzrāda, ka tā ir pateikuši 67% patērētāji, proti, ka ir svarīgi, ka uzņēmumi piedalās šajā akcijā un cilvēki var redzēt cenas paralēli, latos paralēli eiro. Tas ir no viena viedokļa. Otrs moments ir tas, ka arī no paša uzņēmuma viedokļa dalība šajā iniciatīvā ir bijusi sekmīga tā iemesla dēļ, ka daudzi patērētāji ir izvēlējušies konkrēto pakalpojumu sniedzēju vai konkrēto tirgotāju tieši tā iemesla dēļ, ka konkrētais uzņēmums ir piedalījies šajā iniciatīvā. Proti 44% aptaujāto pircēju ir teikuši, jā, mēs gājām uz šo veikalu vai uz šo pakalpojumu sniegšanas vietu tieši tāpēc, ka konkrētais uzņēmums ir līdzdarbojies šajā iniciatīvā. Un visu beidzot, kā mēs jau zinām, eiro ieviešana patiešām Latvijā ir notikusi tāda parauga cienīgā veidā, un mēs esam iztikuši bez liekiem negatīviem starpgadījumiem, un patiešām pusgads ir pagājis, un eiro ir ieviesis Latvijā ļoti sekmīgi, un es atļaušos teikt, ka šī uzņēmēja iniciatīva Godīgs eiro ieviesējs ir bijis viens no arī tiem balstiem, kas ir līdzējis tam, lai eiro ieviešana Latvijā tiešām notika tik sekmīgi, kā tas arī ir noticis dabā. Labdien! Mani sauc Linda Duntava. Es esmu Ekonomikas ministrijas nozares padomniece iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības jautājumos. Un es jums pastāstīšu par iniciatīvu Godīgs eiro ieviesējs, par tās organizēšanas praktiskajiem aspektiem un to, kā šī kampaņa tika iedzīvināta dzīvē. Ekonomikas ministrija kopā ar uzņēmēju asociācijām, Latvijas darbdevēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, kā arī Latvijas tirgotāju asociāciju, uzsāka šīs iniciatīvas realizēšanu ar galveno mērķi nodrošināt godīgu pārēju uz eiro, lai vispirms aizsargātu patērētāju intereses un aicinātu uzņēmējus vienoties, parādot savu labo gribu par pareizu cenu pārreikināšanu un atspoguļošanu. Šīs iniciatīvas dalībnieki ir uzņēmēji un to apvienības visā Latvijā. Tie ir gan tirgotāji, gan lauksaimnieki, gan veselības pakalpojumu sniedzēji un degvielas uzpildes stacijas,
gan bankas, gan kafejnīcas, komunālo pakalpojumu sniedzēji, kultūras iestādes, transporta uzņēmumi, ļoti dažāda spektra uzņēmumi. Un šī iniciatīva norisinājās no pagājušā gada jūlija, kad tika parakstīts memorands, līdz pat šī gada 14. gada 30. jūnijam, kad noslēdzās cenu paralēlās atspoguļošanas periods Latvijā. Galvenais šīs iniciatīvas vēstījums ir, ka pievienošanās memorandam nozīmē godīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību. Godīgs eiro ieviesējs bija ne tikai uzticības garants patērētājiem un palīgs patērētājiem, tirgotājiem, pakalpojumu sniedzēju izvēlē, bet arī iespēja balsot ar savu maciņu, izvēloties to uzņēmumu, kurš patērētāji prāt godīgi nodrošināja pārēju uz eiro. Savukārt uzņēmējiem tas bija gan godīgs uzņēmēju darbības prakses apliecinājums un konkurētspējas veicinātājs, gan arī savā ziņā reputācijas un mārketinga instruments, jo apliecinot godīgu eiro ieviešanu, uzņēmums arī guva labāku skatījumu patērētāju acīs un lielāku popularitāti. Iniciatīvas godīgs eiro ieviesējs ietvaros uzņēmumi parakstīja memorandu, kas sastāv no 5 pamatprincipiem, kas galvenokārt ir orientēti uz eiro neizmantošanu preču un pakalpojumu cenu celšanai. Un šo 5 principu izstrādē piedalījās nevalstiskās organizācijas un galvenie iniciatīvas vēstneši, kas bija lielākās un zināmākās uzņēmēju nevalstiskās organizācijas Latvijā. Un tāpat arī citi sadarbības partneri, kā piemēram Lursovs, Latvijas pasts un daudz citi. Kas attiecās uz iniciatīvas pasākumu plānošanu, tad pasākumu plānošana aizsākās 2013. gada sākumā ar citu Eirozonas valstu labās prakses izpēti. Arī citās valstīs, kā piemēram Igaunijā un Slovākijā, bija šāda iniciatīva un uzņēmēju brīvprātīgās vienošanās attiecībā uz cenu norādīšanu eiro. Un praktiskā iniciatīvas organizēšana sākās 2013. gada jūlijā ar memoranda publisko apspriešanu un svinīgo parakstīšanu 12. jūlijā ceremonijā ministru kabineta telpās. Tāpat jūlijā tika izveidota arī mājaslapa, kurā varēja elektroniski pievienoties memorandam visi tie, kas to vēlējās. Un augustā un septembrī norisinājās iniciatīvas atbalsta pasākumi. Tika nosūtīts uzaicinājumi vēstules komersantiem, veikts reklāmas kampaņas, dažādi citi kampaņas popularizēšanas elementi. Pāris vārdos par svinīgo memorandu parakstīšanas pasākumu. Šis pasākums, kā jau minēju, notika 12. jūlijā un apliecināja tādu kā valsts un privātā sektora sadarbību. Memorandu no valsts puses parakstīja ministra prezidents Valdis Dombrovskis un ekonomikas ministrs Pavļuta kungs un finanšu ministrs Vilka kungs, kā arī 8 lielākās uzņēmuma asociācijas un apmēram 50 uzņēmumi, kas šajā svinīgajā ceremonijā jau saņēma arī pirmās godīgas eiro ieviesējas uzlīmes. Un šim pasākumam bija diezgan liela masa mēdīju interese. Arī mēdīji piedalījās memoranda svinīgajā parakstīšanas pasākumā, kam sekoja arī preses konference un preses relīze. Un tie pasākuma dalībnieki, kas šajā pasākumā parakstīja, pievienojās memorandam, saņēma arī ekonomikas ministrijas atzinību. Šeit ir arī bilde no svinīgā pasākuma, kurā var redzēt, ka ministri tur šo uzlīmi godīgs eiro ieviesējs, ko arī saņēma visi pasākuma dalībnieki. Premjeram savukārt rokās ir ļoti vēsturiska grāmata, godīgs eiro ieviesējs pārakstu grāmata, kurā ir gan šo pirmo memorandu parakstījušo uzņēmumu un uzņēmumu asociāciju paraksti, gan arī visu citu uzņēmumu paraksti, kas vēlējās memorandam pievienoties vēlāk un gribēja to izdarīt klātienē. Šis dokuments šobrīd glabāsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un ir ieies vēsturē. Tad nedaudz par iniciatīvas praktisko pusi. Protams, ka visi uzņēmēji, kas pieteicās dalībai iniciatīvā,
Visu šo uzņēmumu pieteikumi bija jāadministrē. Un, lai šo procedūru padarītu maksimāli pieejamāku un maksimāli ērtāku uzņēmējiem, tad pieteikties dalībai iniciatīvā varēja divos veidos. Elektroniski vai arī papīra formā, ja uzņēmumam nebija iespējams to veikt elektroniski. Un, lielākā daļa pieteikumu tika saņemti elektroniski. Tie ir 75% no visiem pieteikumiem, kas tika iesniegti mājaslapā Godīgs eiro ieviesējs LV. Un autentifikācijai tika izmantots elektroniskais paraksts vai bankas verifikācija. Bija iespējams šo Godīgs eiro ieviesējs pieteikumu lejuplādēt un lejuplādēto pieteikumu nosūtīt arī elektroniski, ja, teiksim, šī elektroniskā paraksta vai bankas verifikācija uzņēmumam nebija pieejama. Tāpat, kā es minēju, pieteikumus bija iespējams iesniegt arī papīra formā. To varēja izdarīt gan uzņēmuma asociāciju reģionālajos birojos, gan ekonomikas ministrijā, gan arī piedaloties dažādos reģionālajos semināros, kas ļoti intensīvi norisinājās pagājušā gada nogalē. Iniciatīvas dalībnieki visi tika apkopoti sarakstā, un saraksts ar komersantiem, kas pievienojās iniciatīvai, tika publicēts mājaslapā Godīgs eiro ieviesējs LV. Visi pieteikušies uzņēmumi saņēma Godīgs eiro ieviesējs uzlīmes, kuras varēja izvietot savās tirdzniecības vietās. Tāpat bija pieejami arī dažādi citi vizuālie materiāli, kā piemēram logo, baneri un citas atpazīšanas zīmes, ko uzņēmums varēja izvietot savās mājaslapās, uz kases čekiem vai jebkādos citos savos publicitātes materiālos. Šīs atpazīstamības zīmes tika bez maksas izsūtītas pa pastu, vai arī bija saņemamas ekonomikas ministrijā uzņēmuma asociāciju birojos atbilstoši tirdzniecības vai pakalpojumu vietu skaitam. Tas nozīmē, ka vienam uzņēmumam ar, piemēram, 10 veikaliem katrai tirdzniecības vietai arī varēja saņemt šo uzlīmi, lai patērētāji visur ir informēti, ka uzņēmums ir pievienojies. Uzņēmēju uzrunāšanai tika nosūtītas ap 40 000 uzaicinājumu vēstules gan papīra formā, gan e-pastiski. Iniciatīva Godīgs eiro ieviesējs tika popularizēta arī reģionālajos semināros. Tās ir eiro dienas, kas notika 5 lielākajās Latvijas pilsētās, kur piedalījās gan pārstāvji no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Latvijas bankas. Un šo eiro dienas semināru ietvaros bija iespēja gan uzzināt par iniciatīvu sīkāk, ne tikai no valsts pārstāvju puses, bet arī no uzņēmēju puses. Uzņēmēji dalījās ar savu pieredzi, kāpēc dalība šajā iniciatīvā nāk par labu arī uzņēmumiem pašiem. Gan arī uz vietas parakstīt memorandu un apliecināt savu dalību šajā iniciatīvā personīgi. Informācija par iniciatīvu tiks sniegta arī pašvaldībām, un jo īpaši uzrunājot valsts un pašvaldību uzņēmumus, kuru dalība šajā iniciatīvā likās ļoti svarīga, jo pašvaldību uzņēmumi nereti ir tie, kas nodrošina iedzīvotājus ar komunālajiem un dažādu citu veidu pakalpojumiem, kas sastāda lielāko iedzīvotāju tēriņu daļu. Līdz ar to šiem uzņēmumiem godīgi pārēju uz eiro bija ļoti svarīga, lai iedzīvotāju stāvokli nekādā veidā nepasliktinātu. Runājot par eiro dienu reģionālajiem semināriem, tad, kas bija svarīgi un pozitīvi šajos semināros, bija tikšanās gan ar nevalstisko organizāciju, gan ar pašvaldību pārstāvjiem, kas iedzīvotājiem reģionos ir zināmi un tuvi. Tie bija arī tematiskie diskusiju paneļi un tikšanās ar augstām valsts amatpersonām, piemēram, premjeru un ministriem, kur uzņēmēji varēja uzdot savus jautājumus un dalīties ar saviem viedokļiem. Tāpat bija iespējams dzirdēt arī pozitīvus uzņēmumu stāstus un pieredzi ne tikai par godīgu eiro ieviesēju kā tādu, bet arī par eiro ieviešanas pieredzi, piemēram, Igaunijā, kas vēl joprojām ir nesenā pagātnē, un uzņēmumi labprāt gribēja dalīties par to, kā tas ir noticis Igaunijā. Lai nomierinātu savus kolēģus citos uzņēmumos, ka viss ir iespējams un šī pārēja nemaz nav tik ļoti sarežģīta. Tāpat Eirodienu semināru ietvaros mēs koncentrējāmies uz reģionālajiem mēdījiem, lai nodotu ziņu par iniciatīvu tieši konkrētā reģiona uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Papildus informācijai par godīgas eiro ieviesējas iniciatīvu notika arī profesionālajie mācību semināri grāmatvežiem, kasieriem par naudas atpazīstamību un viltošanu, kas ļāva uzņēmējiem apvienot vienā pasākumā gan pieteikšanos iniciatīvai, gan arī tīri praktisku informāciju par to, kā pārēj uz eiro būtu īstenojama ērtāk, lētāk un atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Kas attiecās uz publicitāti par iniciatīvu godīgas eiro ieviesējas, tad publicitātei tika pievērsta ļoti liela uzmanība, jo īpaši pašu uzņēmumu komunikācijai ar saviem partneriem un mēdījiem te bija gan uzņēmumi reģionos, kas pievienojās memorandam, par kuriem bija ļoti liela mēdīju interese tieši reģionos, gan arī intervijas un raksti Latvijas lielākajos laikrakstos, kur uzņēmumi dalījās konkrēti ar savu pieredzi un stāstīja, kāpēc viņi ir pievienojušies iniciatīvai un aicināja savus kolēģus citos uzņēmumos darīt tāpat. Paralēli sociālajos portālos tika sniegta regulāra informācija par pievienošanos iniciatīvai. Tāpat tika izveidoti arī video uzņēmējiem, kas sniedz uzņēmējiem ieteikumus, kā izmantot iniciatīvu savu uzņēmumu popularizēšanai un dažādām mārketinga aktivitātēm. Tāpat, lai uzrunātu lielāku mērķa auditoriju, jeb komersants, kas piedāvā savus preces un pakalpojumus patērētājiem visā Latvijā, ne tikai tajās pilsētās, kur piemēram notika semināri, notika arī reklāmas kampaņa lielākajos Latvijas mēdījos, kurā uzņēmumi tika uzrunāti un aicināti pievienoties. Mēdīju kampaņa notika no septembra līdz oktobrim 2013. gadā. Un šai mēdīju kampaņai sekoja arī otra mēdīju kampaņa, kas bija orientēta tieši uz patērētāju, lai informētu patērētājs par šo iniciatīvu, kā ir atpazīstami šīs iniciatīvas dalībnieki, un patērētāji tika aicināti iepirkties pie tiem tirgotājiem, kas ir iniciatīvas dalībnieki. Papildus tam visam, protams, bija arī regulāras publikācijas mēdījos par iniciatīvas progresu, par to, kā mainās dalībnieku skaits. Bija informācija dažādos profesionālajos izdevumos, tā skaitā arī Latvijas pasta abonēšanas katalogā, kuru tirāža ir diezgan liela, tie ir apmēram 300,000 eksemplāru. Tāpat tika izmantot arī citi iespējamie kanāli, gan pašvaldību savienības kongress, gan dažādu nozaru asociāciju un padomu sēdes, piemēram, pārtikas padome, kurā tomēr piedalās diezgan liels, nozīmīgs skaits pārtikas ražotāju un tirgotāju. Šajā slaidā jūs varat redzēt galvenos iniciatīvas godīgas eiro ieviesējas mēdīju materiālus. Te ir gan apliecinājums, ko uzņēmums saņem pievienojoties iniciatīvai, gan pati godīgas eiro ieviesējas uzlīme, baneris un tāds informatīvs materiāls patērētājiem ar uzņēmējiem par lietām, ko ir svarīgi zināt saistībā ar šo iniciatīvu un eiro ieviešanu kopumā. Iniciatīvas rezultātā memorandam pievienojās nedaudz vairāk kā 1200 uzņēmumu, tā skaitā arī 114 valsts un pašvaldību uzņēmumi. Un atpazīšanās zīmi lietoja vairāk nekā 12,000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās visā Latvijā. Tā kā priecē tas, ka ne tikai uzņēmumi Rīgā iesaistījās šajā iniciatīvā, bet ļoti liela atsaucība arī reģionos. Tika veikta arī aptauja, lai noskaidrotu, kā Latvijas iedzīvotāji izturās pret šo iniciatīvu un kāds ir iedzīvotāju viedoklis. Un 67% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzina, ka viņiem ir svarīgi, lai tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, pie kuriem viņi iepērkās, būtu godīgi eiro ieviesēji. Un 44% aptaujāto norādīja, ka izvēles gadījumā starp vairākiem tirgotājiem vai pakalpojumu sniedzējiem viņi izvēlētos tieši to, kurš ir iesaistījies iniciatīvā godīgas eiro ieviesējas, kas mūsuprāt ir diezgan labs rezultāts. Kas attiecās uz rekomendācijām un secinājumiem pēc šīs iniciatīvas noslēguma, tāpat viennozīmīgi ļoti svarīgs iniciatīvas veiksmīgai īstenošanai bija arī sabiedrības mēdīju un uzņēmēju atbalsts eiro ieviešanai, jo bez uzņēmuma atbalsta šī iniciatīva vienkārši nebūtu notikusi.
Tās galvenās atziņas, ko mēs guvām un ko mēs arī mēģinājām skaidrot gan uzņēmējiem, gan patērētājiem šīs iniciatīvas laikā, ir tas, ka cenas nav iespējams regulēt. Valsts arī Latvijā cenas neregulē un cenas nosaka brīvais tirgus. Līdz ar to cenu dažādas izmaiņas bija ļoti svarīgi izskaidrot, jo protams, kad tīri emocionāli gribētos cenu svārstības vienmēr saistīts ar eiro ieviešanu, lai gan lielākajā daļā gadījumu tam tomēr arī bija cits skaidrojums un cenas mainījās ārējo faktoru ietekmē. Piemēram, tie varēja būt gan nemieru Ukrainā, gan dažādi sezonālie produkti, gan pasaules biržu cenu svārstības, piemēram, naftas, graudu vai dārgmetālu gadījumā, gan energoresursu cenu izmaiņas, kas arī šajā eiro ieviešanas periodā notika. Tāpat arī nodokļu politikas maiņa un dažādi citi aspekti, tā skaitā arī minimālās darba algas paaugstinājums, kas no vienas puses, protams, ir pozitīvs moments, no otras puses, protams, ņemot vērā, ka katrs uzņēmējs nodarbina savā uzņēmumā darbiniekus, ja viņiem ir jāpaukstina alga, tas rezultātā varētu ietekmēt arī cenas. Iniciatīvas ietvaros tika secināts, ka tomēr cenu celšanās risks ir mazāks lielo tirgotāju un lielo komersantu vidū. Un lielākā riska zona bija tomēr mazie uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji, jo īpaši reģionos, kur varbūt konkurence ir ierobežotāka. Bet galvenais secinājums par iniciatīvas īstenošanu viennozīmīgi ir tas, ka šīs iniciatīvas panākuma atslēga bija kopīgs darbs un veiksmīga un koordinēta sadarbība starp iesaistītajām pusēm un saulaicīga pasākuma plānošana. Un par šīs iniciatīvas iznešanu mums, protams, ir jāsaka ļoti liels paldies uzņēmumu asociācijām, kas piedalījās šīs iniciatīvas organizēšanā, un arī visiem tiem uzņēmumiem, kas pievienojās un atbalstīja iniciatīvu ar savu klātbūtni un nodrošināja godīgu pārēju uz eiro saviem klientiem, patērētājiem. Paldies!